Pagaidiet. Jā, sveiki, mani sauc Valters Balaklējs, es esmu Sievieta Komu valdes loceklis. Mēs atrodamies Dzelzavas ielā, sākot no 106 līdz 104, 110 UTT, bet galvenais nosaukums ir Silvas nami. Šis ir izbūvēts projektiņš, kuram ir ļoti liela atsaucība no iedzīvotājiem un ļoti liels pieprasījums, ļoti viņiem viņš patīk. Mājas ir būvētas, pirmās mājas bija pirms 2 gadi nodotas eksploatācijā, un tad pakāpeniski tie būvētas par rindiņām. Pirmā rindiņa, otrā rindiņa un top 3. rindiņa, kas būs jau mazliet savādākas mājas, ar ko viņas ir savādākas. Šīs ir ar frešu sistēmu gaisa apmaiņai, tur būs rekuperators, bet lielos vilcienos mājas ir ļoti, ļoti līdzīgas. Mājas ir ļoti energodraudzīgas, ņemot vērā to, ka viņām ir nodrošināta pilnvērtīga gaisa apmaiņa dzīvokļos. Cilvēks saņem tik gaisu, cik viņam vajag, galva nesāp, siltums ļoti labi tiek, kā saka, patērēts labi, tas nozīmē maz. Šīs ēkās, ja mēs pastamies šī gada pirmajos 4 mēnešos, vidējais siltumenerģijas patēriņš sastādīja 3,6 megavatus, tas ir aptuveni 50 kvadrātmetru dzīvokli. Es paskatījos lielākie patēriņi augstākos mēnešos uz aptuveni 50 kvadrātmetru dzīvokļi sastāda no 0,5 līdz 0,6 megavatiem. Naudas izteiksmē tie tāpatās savi 40–50 eiro maksājums pagājušajā ziemā. Bet tā ir tāda komforta temperatūra, kur cilvēki tur aptuveni 24 grādus dzīvoklī. Katrs dzīvoklis ir aprīkots ar iespēju sev regulēt vēlamo temperatūru, ir uzstādīts termogalvas. Ja cilvēks grib dzīvot vēsākā vidē, viņš var mazliet aizvērt šo siltumu padevi, vēl vairāk samazinot rēķinus. Ja gribās siltāk, jā, limits aptuveni ir 24 grādi. Jaunajā ēkā, kurā ir uzstādīta rekuperātora sistēma, ir iespēja šo limitu vēl augstāk pacelt, ņemot vērā, ka rekuperātoram ir iespēja piesildīt telpu. Bet tas ir ētikām vajadzīgs un arī no izmaksu viedokļa tas īsti nav vairs pamatoti vai ērti iedzīvotāji finanšu ziņā. Kāds būvnieku viedoklis un... Sveiki, esmu Sinti Izēja, būvdarba vadītāja no JIT Latvijas. Esmu piedalījusies šajā būvniecībā, vadījusi visas šīs mājas, 1, 2, 3, 4, 5. Šobrīd tieši 6. vēl ir jautājums. Šobrīd runājam par Silvas namiem 3, jā, Dzelzavas ielas 106. Jā, Selektum pārstāvs ļoti labi visu izstāstīja, tur pat nav ko pielikt vairs atņemt. Cilvēki ļoti novērtējuši šo projektu tieši attiecībā uz siltumu, uz enerģijas patēriņu un uz rēķiniem, kas tiek saņemti. Mēs esam pat saņēmuši zvanus ar jautājumu, vai viss ir kārtībā, vai nav kaut ko apsaimniekotājs sajaucis ar cipuriem. Tā kā ļoti mazi patēriņi, un klienti ļoti apmierināti ar to. Manuprāt, viens no tādiem labiem risinājumiem, kas arī atspoguļo to energoefektivitāti ēkās, ir tas, ka nav tāda krasa atšķirība starp ēkas dienvidu un ziemeļu pusi. Vienīgais, ka var nedaudz just, tas ir pašā sezonas sākumā, pirms mēs vēl palaižam apkuras sistēmu, ņemot vērā, ka ēkai tomēr ir iedzīvotājiem jāpiekrīt, lai mēs startējam. Un tieši tas pats arī ir pēc apkuras sezonas, kad tad ir minimāla atšķirība, bet principā ēka ir izbūvēta no visām pusēm tik korekti, kad nav tāda diskomforta kā vecajās ēkās, kur vienmēr bija tā, ka vasarā ir super karsts dienvidu pusē, bet tev ir ļoti forša ziemā un pavasarī rudenī, tad šeit tu esi vienādā tādā komforta līmenī visu gadu. Kādi jautājumi? Jā, ko būvnieki droši vien tas jauns projekts, droši vien varēja uzsvērt to, kad logi ir izcelti siltinājuma zonā. Jā. Tā ir liela nozīme. Jā. Tā ir. Bija kaut kāda sarežģījuma sakarā ar to? Nē, nav nekāda sarežģījuma, jo tie rūpnieciskie paneļi, viņi jau rūpnieciski tika izveidotā speciāla siltinājuma perimetrs ar logiem, tā kā tas mums nekādā veidā sarežģījums neradīja. Arī balkoni ir izbūvēti tā, ka nenes iekšā augstumu. Jā. Šeit varbūt kā plus, kā kolēģis tikko teica par to siltuma plūstamību. Ļoti iespējams tas ir arī tāpēc, ka kāpuma telpa ir ēkai pa vidu. Nav tā kā vecos projektos vai arī citos projektos, kad ir kāpuma telpa tur izgaismot ar logiem, kur ir papildus vājinājums. Kāpuma telpas tā visa daļa ir iebūvēta ēkai pa vidu, līdz ar to tas arī neredz vājinājums apkārt.
viņa pat savā ziņā nes to pievienoto vērtību, ka tas iekšējais kodols ir silts. Ir tāds niķis, ir dzīvokļi, protams, kas negrib ziemā sildīties, un tad viņi neatsaldē māju, jo viņi ir tāda kodola sastāvdaļa, kur visu laiku tāpatās ir silts, un tad tā temperatūra nav tāda kritama. Tie, kas grib ekonomēt, var iekonomēt, kas nav labi, tā nevajag darīt. Vēl jautājumi par šo ēku?